Sveicināti! Šodien Dievs daudz ko dara pasaulē un Kristus miesā. Un ir zināms, ka šobrīd ir žēlastības gads, tātad tas laiks, kad katram cilvēkam ir iespēja pieņemt viņa žēlastību Jēzu Kristu, būt sadraudzībā ar Dievu garu. Un mēs zinām, ka nāks diena, tuvojās diena, kad Dievs tiesās pasauli. Un ka šī tiesa sākas ar Dieva namu. Un šī tiesa jau ir sākusies, kā mums to saka Dieva vārds. Ja? Tātad viņa būtībā visu laiku notiek. Un tiesa ir tajā, ka velns ir uzvarēts un gaida savu tiesas spriedumu. Ja? Tātad tiesas spriedumu izpildes dienu. Un šajā agonijā viņš cenšas pievilt maksimāli daudz cilvēkus, tā kā svētie raksti saka, ja iespējams pat izradzētos. Un viņa instruments ir meli. Tātad svētie raksti Sātanu, velnu sauc par melu tēvu. Un mums jāsaprot tieši par kādiem meliem iet runa. Jo, ja mēs skatāmies uz to miesīgi, tad mēs varētu teikt, ka apostols Pāvils melo. Vai mēs varētu teikt, ka Abrahāms ir melis, vai mēs varētu teikt, ka Jēkabs ir totāls melis un neliec, ja? Un par to arī Dieva vārds zināmā mērā saka, ja, kad Jēkabs ar viltu, ja, tātad izvilināja šo svētību, ja, no tēva, ja? Un tā kā mēs saprotam, ka tas jau nav tas, uz ko mūs Dievs aicina, ja? Bet visi šie stāsti norāda uz Dieva žēlstību, ja? Uz Dieva derības neatceļamību, uz Dieva uzticamību. Kāpēc apostols Pāvils melo? Nu, ir teikts, ja, viņš saka, ar tādiem es esmu tāds, ar tādiem es esmu tāds. Tātad ar jūdiem es esmu kā jūds, ar vājajiem es esmu kā vājais, vai tad tā no melošana un izlikšanās? Jā, zināmā mērā. Bet tātad par kādiem meliem iet runa? Tātad runa iet par tiem meliem, kas ved mūs prom no patiesības atziņas, jo tikai tajā mēs saņemam Dieva gara līdzdarbību mūsos un mūsu dzīvēs. Un tāpēc arī mēs tik daudz runājam par to, ja, kas ir patiesība, tāpēc, ja, kā jau ir daudz runāts, ka Kristus miesā ir dot šīs gara dāvanas dažādās, ja, caur kurām arī Dievs sagatavo svētos kalpošanas darbam. Tātad pirmkārt iemācot atpazīt to, ko dara Dievs un kas ir tas, ko dara Sātans, ja. Saprast šīs lietas, iemācīties staigāt Dieva gaismā un tātad ne tikai ar prātu, ja, bet ar visu savu būtību, ja, piedzīvojot to praksē, izdzīvojot to savā ikdienā. Un tātad vieni no šādiem meliem, tātad kā velns izmanto šos melus bieži vien, ja, tātad mēs sapratam, ja viņš tev atnāks un tā kā ar bomu iedos pa galvu, ja, tu bieži vien tad sapratīsi, nu, kas ir kas, ja, uzreiz. Bet tātad mēs zinām, ka puspatiesība ir visšausmīgākie meli, ja, tādēļ, ka caur šiem, piemēram, 90% patiesības mūsu sirds tiek atvērtas, un tad tie 10%, kas ir šie meli, var iekļūt tieši mūsu sirdī, ja, caur to, ka viņi ir atvērti. Un tieši to izdara puspatiesība, ja. Un tātad tas ir arī tas veids, kā Sātans mēģina pievilt pat, ja iespējams izradzētos. Tieši tāpēc mums tik labi ir jāzina patiesība, mums ir jāatzīst patiesību uz savas pieredzes, caur sevi, ja, caur savu pieredzi, izlaižot caur savu sirdi, caur savu prātu. Tieši tāpēc arī svētie raksti saka, vairāk par visu sargi savu sirdi, ja, jo tajā rosās dzīvība. Tātad kādā ziņā sargi savu sirdi? Ja mēs miesīgi skatāmies, tad mēs uzreiz sakam, nu jā, sargi savu sirdi no skaudības, no greizsirdības, no naida, no apvainošanās, no nepiedošanas, un tas viss ir brīnišķīgi, bet tas nav šis ceļš, ja, tas ir tas gala rezultāts,
kuru mēs varam sasniegt nevis cenšoties no tā visa izvairīties, bet atzīstot patiesību. Ja? Tātad mums ir dots šodien jauns un dzīvs ceļš, nevis caur miesīgu darbošanos, saprašanu un varēšanu, bet caur patiesības atzīšanu. Ja? Tātad jauns un dzīvs ceļš, caur sadraudzību ar Svēto garu, mēs tiekam atbrīvot no visām šīm lietām, kas ir miesas, dabas, rezultāti, augļi, sekas, ja, vai vadība cilvēka dzīvē. Ja. Un tātad Kristu mēs esam saņēmuši brīvību no miesas dabas vadības, tādēļ, ka mums ir dots Dieva gars, kurš mūs šodien Kristu vada, katru no mums, kurš sauc sevi par Dievu bērniem. Un par Dievu bērniem mēs jau varam saukt tieši tāpēc, ka mums ir dots šis Dieva gars mūsu sirdīs, kurš liek mums saukt Aba Tēvs. Pat tad, ja es nespēju neapvainoties, pat tad, ja es nespēju piedot, pat tad, ja es esmu dusmīgs, naidīgs, man ir dota pieeja pie Dieva žēlstības troņa, pateicoties tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis ar vienu upuri. Un fundamentāli svarīgi ir saprast, redzēt savā garā, ja, savā garīgā izpratnē šīs durvis, šīs vienīgās durvis uz to brīvību, ko grib mums dot debesu Tēvs, caur viņa dēla atziņu, ja, viņa dēla atziņā šajā sadraudzībā ar Svēto garu, kas ir tās rezultātā. Un savukārt šīs sadraudzības rezultātā tad arī notiek šo gāra augļu dzemdināšana mūsu sirdīs. Vai mums, tad jautājums būtu tāds, vai mums ir jāpieliek sava piepūle, ja? vai tajā visā ir kāda cilvēciska piepūle? Ja? Tas ir tāds viens no galvenajiem jautājumiem, tad, kad mēs ejam žēlastības atziņas dziļumos. Un tieši par šo es gribu parunāt sakarā ar to, ko mēs jau iesākām video sākumā. Ja? Tātad runājot par to, ka velns nāk, lai pieviltu, ja iespējams pat izredzētos caur meliem. Un viena no tādiem meliem ir par to, kas ir lepnība. Un bieži, ja mēs atkal skatāmies miesīgi, ja, mēs lepnību uzskatām par, pieņemsim cilvēks, kurš pasludina, piemēram, farizēji par lepnu uzskatīja Jēzu un par to viņu pat piesita krustā, ka viņš sev sauc par Dieva dēlu. Ja. Tātad nenormāli lepns, ja, būtībā uzskatot viņu, ja, par šo te Lucifera sabiedroto. Ja. Tātad bieži teica par viņu, ka viņā ir dēmons, ja, ka viņš ir, ko jūs klausaties viņā, ja, un šis pūlis, ja, kas ir bez bauslības, ir nolādēts un tādā garā, ja, tātad visu pilnīgi otrādi pagriežot, kā mēs to redzam šodienas gaismā. Un, protams, mēs nevaram tos cilvēkus tā kā nosodīt, mums to nevajadzētu darīt, ja, jo mēs nezinām, kā mēs rīkotos, ja mēs būtu dzimuši tajā laikā, tajā gadsimtā un būtu to notikumu acu liecinieki, kad evaņģēlijs tikko sāk izplatīties, ja, un kad tika dibināta pirmā draudze. Taču mums ir atstāti svētie raksti, kas visi ir noderīgi, lai cilvēks tiktu iemācīts, ja, patiesībā, lai viņam tiktu atklāts grēks, un tātad ir teikts, ka grēks ir tas, ka mēs neticam Jēzum. Ja? Tātad caur visiem šiem piemēriem un stāstiem mēs varam ieraudzīt, kur mēs paši grēkojam, neticot Jēzum, vai ticot meliem, tā tiekot pievilt un aizvest prom no patiesības atziņas, kurā mums ir dota sadraudzība ar Dieva garu, kurš atraisa mūsu augšām celšanas spēku, lai mēs varētu dzīvot to dzīvi, kādu Dievs katram no mums ir paredzējis, lai mums būtu daļa pie Dieva dabas. Lai mums būtu daļa pie Dieva dabas, ja, tātad mums ir arī svarīgi saprast, kāda tad ir Dieva daba. Un
tātad arī saprast, ja, ka mums ir daļa pie Dieva dabas. Tātad pirmkārt caur to, ka mums ir pieeja pie šīs viņa dabas daļas. Ja. Tātad konkrēti mēs runājam, kā jau tikko tika runāts par to, ka mēs varam savā sirdī viņu saukt par savu tēvu, pateicoties tam, ka mums ir dots Dieva gars, jo mēs esam atzinuši viņa dēlu. Jo ir teikts, kam dēla nav, tam nav arī tēva. Tas ir šodien vienīgais noteikums, jo Jēzus izcieta visu un viņa vārds ir ticis paaugstināts pār par visiem vārdiem. Un viņa vārdu priekšā locīsies visi ceļi. Un tagad uzmanību, lai nekāda miesa nelepotos Dieva priekšā. Tātad šeit mēs redzam, kas ir lepnība. Ja? Tātad lepnība ir tajā, ka cilvēks domā, ka viņš var ar savu miesīgu darbību sevi šķīstīt, sevi mazgāt, sevi padarīt pilnīgu un vēl vairāk iegūt pestīšanu Dievu priekšā. Taču raksts mums saka skaidri un gaiši, ka neviens cilvēks visā pasaulē, un tā mute visiem ir aizdarīta, ja? Tur ir vēl tāda piebildīta, ja? Neiegūs pestīšanu Dieva priekšā caur bauslības darbiem. Ja tātad caur to, ka es cenšos nemelot, nezakt, mīlēt un tā tālāk, tā viss ir bauslība, ko es cenšos miesīgi piepildīt, ja? Jo kādēļ tad Kristum bija jānomirst, ja jau mēs to varam? Nu tad mēs varējām turpināt censties miesīgi to visu sasniegt. Bet tātad, kur ir tā mūsu daļa, kur mums ir jāpieliek pūles? Tātad par to svētie raksti ļoti skaidri runā, ja? Pirmkārt, tātad sakņojieties Dieva mīlestībā. Lai tu varētu viņā sakņoties, tev ir jāsaprot, kas ir Dieva mīlestība, kur tā ir parādījusies. Tu nevari vienkārši cilvēkam pateikt, Dievs tev mīl. Cilvēkam ir jāsaprot, kur tas ir parādījies, kā es varu zināt, ka viņš mani mīl, lai viņā dzimtu šī ticība. Jā, un tieši tāpēc mēs sludinām evaņģēliju, ja? Un tieši tāpēc ir tik svarīgi pieminēt tieši Jēzus Kristus vārdu un visu to, ko Jēzus ir izdarījis priekš katra cilvēka. Jo pretējā gadījumā svētais gars neapstiprinās šo sprediķi, šo vēstījumu, ja? Tādēļ, ka svētais gars pagodina Dieva dēlu, ja? Un dēls vienmēr pagodina tēvu, ja? Un tēvs atkal tas viss iet viens otru pagodina, viens otru turot augstāku par sevi, ja? Tā rādot mums pirmkārt šo te piemēru, šo svēto dzīvu mīlestībā. Kā jau kādā no video mēs runājām, ja, kad citreiz mēs dzirdam, ka mīlestība tas ir kaut kas tāds, kaut kas ļoti vienkāršs un otršķirīgs, ja, it kā piemetamā daļa. Bet, ja mēs paši pamēģinam dzīvot tā, kā mums saka svētie raksti, bieži vien pietiek ar vienu pantiņu paņemt, ja, kādu tādu labu pantiņu, ja, kaut vai šo turiet citus augstākus par sevi. Tikai jau mēs katrs pats varam pārbaudīt savā sirdī, kā mēs turam citus, ja? Un tagad jautājums, vai tas nozīmē, ka tev sevi ir jāpazemo? Nē, tas to nenozīmē, bet tas nozīmē, ka citus turi augstākus par sevi. Un tas, ko šodien Dievs dara caur to tiesu, ko viņš paveic pie Dieva nama, tātad viņš izmēž savu draudzi no visiem meliem, caur kuriem cilvēks tiek apzakts, Dieva bērns tiek apzakts savas identitātes izpratnē. Tajā izpratnē, kas ir viņa apsolījumi, kas viņš ir Kristū, kas viņu sagaida nākotnē. Ja? Tātad mēs zinām, kaut vai
dzīvojot pasaulē, cik svarīgi ir katram no mums motivācija, lai mēs varētu aiziet līdz galam. Tātad tas arī ir tas, ar ko Dievs nodarbojās. Ja? Viņš dod mums šo motivāciju. Svētais gars atgādina mums mūsu sirdīs un caur saviem cilvēkiem, savai draudzē, ja? Kādi ir tie apsolījumi, uz ko mēs esam aicināti, kur mēs virzamies, ko mēs saņemsim tā dzīvojot. Un to ir ļoti būtiski atraisīt. Un te arī var nākt pretinieks, saucot to par lepnību. Kāpēc? Lai apzaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Ja? Tātad, lai tu nevarētu staigāt visā tajā pilnībā, ko Dievs priekš tevs ir paredzējis. Bet paldies Dievam, ja, par Jēzus Kristus uzvaru, kurā mums ir dot sadraudzība ar Svēto garu, kurš atklāja mums visus pretinieka plānus, un ka mums ir dota iespēja laicīgi laikus saņemt palīdzību, ja, no Dieva, un nākt žēlstības troņa priekšā, debes Tēva priekšā, jebkurā laikā, pateicoties Jēzus Kristus svētajām asinīm izlietējām, ja, caur ko mēs esam darīti svēti un pilnīgi pavisam, un caur to mums ir pieeja pie svētā Dieva, ja, kuram nevarētu tuvoties neviens, kurš nav svēts, un par svētu sevi bieži pat neuzskatīja augstie priesteri vecajā derībā, kuriem sēja šo striķīti pie kājas. Ja nu gadījumā ir kaut kas, ko es neapzinos, bet tas tomēr ir kāds grēks, un es ieiešu šajā vissvētākajā vietā aiz priekšskara, un es tur vienkārši palikšu miris grēka dēļ, un tad viņai šī striķīša izvilka ārā. Bet šodien iedomājies, katrs no mums, kas piesaucam Jēzus Kristus vārdu un atzīstam, ka viņš ir nācis miesā un miris par mūsu grēkiem, un 3. dienā augšām celts, un ir devis mums savu garu, kurš liek saukt mūsu sirdīs Aba Tēvs, tātad, kurš mums dod šo pieeju pie Dieva dabas, pie viņa Tēva dabas, pie viņa žēlsirdības, pie viņa mīlestības. Tātad katram no mums šodien ir šī pieeja dota, ja? Mums ir mūsu grēki piedoti Jēzu Kristu, un līdz ar ko mēs arī varam saņemt šo sadraudzību līdz ar visiem apsolījumiem, ja? Kas mums ir tā kā kļūst par miesu mūsu dzīvēs caur sadraudzību ar Svēto garu. Aleluja! Jā, un tāpēc tik svarīgi mums ir palikt šajā patiesībā un noraidīt jebkādus melus arī tādā veidā, ka mēs šos dažādos jēdzienus pareizi saprotam. Mēs tātad saprotam, kas ir šī gadījumā lepnība, kas nav lepnība, lai mēs netiktu apzakti, lai gars netiktu apslāpēts, ja? Jo ir teikts, ka apostuls Pāvils saka, ja, ka šī atgriešanās, šī Dievu gara klātbūtne mūsu sirdīs mums dod milzīgu uzdrīkstēšanos. Un bieži tieši tas ir tas, kas būs nepieciešams tev tavā dzīves ceļā, lai aiziet līdz galam vai aiziet tur, kur tas ir nepieciešams. Un tieši tāpēc Sātans to mēģina apslāpēt caur dažādām šīm te miesīgām teorijām, sagrozot šī jēdziena patieso nozīmi. Es runāju šobrīd par lepnību, ja? Un tātad, ja es mēģinu izravēt savu sirdi no skaudības, no vēl kaut kādām šīm te miesīgām lietām, vienkārši caur kaut kādu apzināšanos un mēģināšanu no tā izvairīties, tad tieši tā arī ir lepnība. Tieši tā arī ir lepnība, par kuru ir teikts, ka neviens cilvēks netiks pestīts caur to Dieva priekšā. Tikai atzīstot patiesību, tātad to, par ko Jēzus ir izdarījis priekš katra no mums uz krusta, par ko viņš mūs ir padarījis sevī, ja? Caur ko mums ir sadraudzība ar Dieva garu, kurš arī paveic šo darbu mūsu sirdīs,
tikai caur to ir šī pestīšana, ja? Šī pestīšana no miesas dabas vadības un šiem te miesas darbiem mūsu dzīvēs. Aleluja! Jā, un tad ir viss gods un slava tikai un vienīgi Jēzum Kristum. No mums tiek prasīta pazemība šīs vēsts priekšā, jo miesa vienmēr grib lepoties. Par to arī svētie raksti saka, ja, kāpēc ir daži, ja, tātad, kuri jums liek apgraizīties un tur vēl kaut kādas miesīgās šīs te darbības darīt, ja, un ir teikts, lai viņi varētu lepoties ar to, kas ir darīts pie jūsu miesas. Tātad miesai ir raksturīga šī lepošanās tendence, bet tas, ka cilvēks ir pārliecināts, ka viņš zina, kas viņš ir Kristū, pateicoties Jēzum, ka viņš zina, kāds ir viņa Dievs, kā viņa Dievs izturās pret viņu un kas viņam pienākās šajā sadraudzībā, kas ir tas, kas viņu sagaida pēc šīs dzīves, paliekot ticībā, un tos apsolījumus, ko Tēvs mums ir devis caur Jēzu Kristu, un to pārliecinoši pasludina un atrais, jo dzīva ticība runā, tad tā nav lepnība, un mums to ir jāmāk izšķirt, lai mēs netiktu apzakti. Aleluja! To es arī novēlu sev, un, protams, tev, tāpēc arī dalos šeit. Slāva Dievam un pateicība mūžīgi mūžos. Amen.